Laimīgas attiecības. Kas dara sievieti par ļoti, ļoti pievilcīgu? Tā ir viņas pozitīvā noskaņa. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka sieviete ir apmierināta ar sevi. Viņu pilnībā viss apmierina šeit un tagad. Un ja sieviete ir mierā ar sevi, tas nozīmē to, ka ir patīkami ar viņu komunicēt. Piemērs. Vīrietis ir visu dienu darbā, tur visur apkārt ir drūmas sejas, drūmi cilvēki, un te pēkšņi pelēkās debesīs parādās saules stars, tā ir sieviete, kura izstaro šo mirdzumu acīs, šo gaismu. Sieviete, kura izstaro pozitīvismu. Un otrs variants, tad, kad sieviete ir visu laiku nemitīgi neapmierināta ar sevīm, visu laiku ir īgna, dusmīga, nav mierā ar sevi. Protams, ar tādu cilvēku neviens nemaz negribēs komunicēt. Sieviete, kura ir viegli noskaņota uz dzīvošanu, viegli uztver jebkuras situācijas, pārvērš jokā vai veic analīzi, lai tālāk tāda veida situācijas neatkārtojas, ir patiešām sievietei viegli dzīvot un patīkami būt un atrasties šādas sievietes klātbūtnē. Ar šādu sievieti atrodoties blakus var sasniegt jebkurus mērķus. Sieviete ar labu, pozitīvo noskaņu labvēlīgi ietekmē apkārtējos cilvēkus attiecībā pret sevi. Un tieši sievietes pozitīvisms ir kā magnēts saistībā ar vīriešiem. Tāpēc, mīļās dāmas, tās, kurām interesē laimīgas attiecības, harmoniskas attiecības, kuras vēlas atjaunot, saglabāt, atjaunot attiecības, aicinu jūs uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur es jau detalizētāk stāstīšu, kā ir iespējams mainīt sevi, transformēt sevi, pateicoties dažādām praktikām, meditācijām, pašhipnozēm, vizualizācijām. Tāpēc apskaties mājaslapā visu informāciju par kursu un izvēlies sev piemēroto tarifa plānu un tiekamies jau šodien šajā pirmajā nodarbībā.